šķirot bioloģiskos atkritumus, tos, kurus mēs metam pēc tam brūnajos konteineros vai piemēs kompostā, var skaisti, stilīgi un pavisam vienkārši. Ko tad mēs darām? Mēs sākumā iegādājamies šādu komposta konteineru, un šobrīd piedāvājumā ir zaļi, balti, melni, apaļi kantaini un pat no koka. Un tad mēs liekam iekšā šādu maisiņu, kas pēc tam sadalās. Un ko mēs metam iekšā? Tūlīt aiziet olu, čaumalas, nevis pašu olu. Mēs dārzeņu mizas, mēs tagad ēdam mandarīnu mizas krāmējam iekšā vecais ābols. Ja? Tas arī aiziet rekur, dillītes un visi dārzeņu, kāds man rokas paliek, sīpoliņš vecais. Arī lavašus mēs vecos liekam, šie ir mazliet iepilējuši, diemžēl. Liekam iekšā. Tā, kas mums vēl ir burkāns, arī noteikti vecais. Vēl mēs varam likt kas ir pārstrādāta, vārīta gaļas kauliņas, ne jēlo, bet pārstrādāto. Arī ziedus, vecie ziedi iet mums uz kompostu. Tā, un kafijas biezumi. Tā kā tā. Kafijas biezuma arī iet uz šo komposta spaini. Ko mēs noteikti neliekam bioatkritumos iekšā ir olu pakas, arī šie puķpodi, jūs domājat, ar veco puķi var izmest? Nē, šis nesadalās. To arī neliekam bioatkritumos. Arī šādus plasmas, kas ir ēdienu iepakojuma trauks kopā ar veco ēdienu, arī nemetam bioatkritumos, ties nesadalās. Arī salds pēdējā laikā ražo ar visādiem brīnumiem, tās mēs arī neliekam bioatkritumos iekšā. Un šos, tie ir dzīvnieku pakaiši, tos mēs arī visus izmetam sadzīves atkritumā. Un tie, kas vēl kārto piemājas kompostu kaudzes, lūdzu nemetam tur tūjas zarus, jo tūjas izrādās samazina kompostēšanās laiku paildzinam. Nu ko, iesim izmest to bioatkritumu izmesti? Lieta darīta, un ja jums pie mājas vēl nav brūnais konteiners un nav iespēja arī veidot kompostu kaudzi, zvanam saviem apsaimniekotājiem, mājas apsaimniekotājiem vai attiecīgi atkritumu apsaimniekotājiem, jums ir privāta māja, un palūdziet, lai jums atved brūno konteineru. Kur nonāk tie bioloģiskie atkritumi? Pajautāsim jums pārstāvēji? Laižam. Sveiki, Kristīna! Tātad jūsu atkritumi no šīm brūnajiem konteineriem visi nonāk Getliņu poligonā. Tad tie tiek aizvesti uz Getliņu šiem biotuneļiem, kur notiek šis fermentācijas process un tiek ražots gan tehniskais komposts, gan arī biogāze. Un kur mēs šobrīd atrodamies? Šobrīd mēs atrodamies Siguldā, Kreļu kompostēšanas laukumā. Šobrīd uz ziemas periodu viņš ir slēgts, bet pavasarī atkal atsāksies darbs un varēs vest un nodot lapas, augus, zaru, zāli. Tā kā gaidām. To jau iedzīvotāji zina, ka tev var braukt, jā? To viņi zina. Un ko nozīmē tas, kad publiskajā telpā izskan, ka no 2023. gada būs jāšķiro bioloģiski atkritumi? Jā, tātad, principā, mēs jau novadā jau kādus vairākus gadus veicam šos bioloģijas savākšanu, arī kompostēšanu. Primāri cilvēkiem ir jāatcerās tas, kad domājam par vidē draudzīgo veidu, tiem, kam ir iespēja, veidojam savu piemājas kompostu. Ja šāda iespēja nav, tad sazinamies ar apsaimniekotāju, piesakam šo brūno konteineri un sākam mācīties šķirot bioloģiju. Un tas nozīmē, ka nākotnē samazināsiet savus atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja? Sadzīves konteinerā apmēram 50% ir bioloģiskie atkritumi. Līdz ar to, ja jūs sāksiet šķirot šos bioloģiskos atkritumus, kas ir par samazinātu tarifu, tad arī jūsu sadzīves atkritumu izmaksas, protams, samazināsies. Un šķirot bioloģiskos atkritumus patiesībā Latvijā veidot kompostu ir sena tradīcija. Tā kā atgriezīsimies pie savām senču tradīcijām, šķirosim un izrādās 50% no kopējiem sadzīves atkritumiem tieši ir bioloģiskie atkritumi. Ja mēs viņus šķirosim, mēs samazināsim arī savas izmaksas. Tā kā šķirojam, kā es jums pirmie parādīju, pavisam vienkārši.